Labdien visiem! Esmu Mārtiņš Strons no biedrības Zemnieku saima. Esiet sveicināti mūsu prezentāciju un diskusiju ciklā Melorācija vakar, šodien un rīt. Galvenie izaicinājumi Latvijā. Prieks redzēt lauksaimnieku šeit klātienē. Es saprotu, ka arī attālināt mums ir diezgan daudz skatītāju un droši vien tad, kad arī būs pabeigušies vēl pēdējie sezonas darbi, mums arī būs daudz lauksaimnieku un meža nozares cilvēku, kas šo te prezentāciju un šodienas diskusiju ciklu noskatīsies arī atkārtot, attālināt kaut kad varbūt pēc pāris dienām, pēc nedēļas, pēc mēneša. Jo melorācija tā ir lieta, kas vienmēr lauku ļaudis ir interesējusi. Kā rāda šī gada notikumi, tad arī Jelgavniekiem pēkšņi parādās interesi par melorāciju, pat smalkiem Jūrmalas iedzīvotājiem parādās interesi par melorāciju un lieko ūdeņu aizvadīšanu. Mēs te tikko ar kolēģiem jokojām, ka jau šodien no rīta Zemkopības ministrija un lauku atbalsta dienests ir iedevis tādu nelielu ievadu mūsu diskusiju ciklam, runājot par riskiem, par plūdiem, par zemju apludināšanu, par emisiju mazināšanu. Principā ir iedevuši labu ievadu arī mūsu prezentāciju ciklam. Šodien esmu uzaicinājuši dažus runātājus, lai vēlreiz atkārtot, cik melorācija mums ir svarīga. Es domāju, ka nav jāatgādina par to, kāda situācija bija Latgalē 17. gadā, kāda situācija bija šogad Zemgales reģionā, un kas ir tās galvenās problēmas, kā ar viņām cīnīties un ko darīt lauksaimniekiem, meža īpašniekiem un arī pašvaldībām un valstī kopumā. Tāpēc mēs gribētu nelielu diskusiju par tām tēmām, lai atkārtot, varbūt uzsvērt to, kas jau varbūt kādam ir aizmirsts, lai varbūt padalītos pieredzē attiecībā uz melorācijas sistēmu uzturēšanu, ierīkošanu, ne tikai lauksaimniecības zemēs, bet arī meža zemēs, jo droši vien katrs no mums ir ne tikai lauksaimnieks, bet arī meža īpašnieks, un tur ir varbūt dažas lietas, kas ir mazliet arī atšķirīgas. Tāpēc šodien īsumā par ministrijas nekustamo īpašumu jautājumu, par to, kā viņi uztur valsts sistēmas. No Latvijas valsts mežiem arī kolēģis padalīsies pieredzē, kā tiek uzturētas melorācijas sistēmas Latvijas valsts meža teritorijās. Neliela praktiska ieskice arī par to, kā notiek esošo vienu īpašnieku melorācijas sistēmu uzturēšana. Un arī mazliet arī, kā mēs sakam, dabas draugu redzējums par šīm lietām. Jo ikdienā arvien vairāk mums parādās tāds svešvārds kā hidroloģiskā režīma atjaunošana, ko mēs saucam par apludināšanu. Viņš tiek aizvien vairāk locīts dažādos veidos, un lauksanieki no tā visa baidās. Jautājums, vai ir jābaidās, nav jābaidās, vai ir iespējami kaut kādi kompromisi, un uz kuriem mēs vispār virzamies. Par aktualitātēm valsts melorācijas sistēmu uzturēšanā un plūdu risku mazināšanā es došu vārdu Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu priekšsēdētājiem, valdes priekšsēdētājiem Mārim Mužniekam. Māri, lūdzu, 25 minūtes ir tavā rīcībā. Būs arī jautājumi, Ester no zāles, gatavojamies. Ja nē, tad uzdošais jautājums, jā. Labdien, Māris Mužnieks, Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi. Pastāstīšu jums par aktualitātēm un plūdu risku mazināšanas, ko mēs ar to nodarbojamies un ko mēs darām. Tātad mums ir deleģēta valsts funkcija, uzturēt valsts nozīmes melorācijas sistēmas, atjaunot, būvniecība. Tāpatās mums ir atbildībā melorācijas kadastra informācijas sistēma, izdodam dažādus tehniskos noteikumus, atzinumus. Tāpat mēs esam atbildīgi par Rīgas Kesas aizsargbūvēm, dampiem, sūkņu stacijām un tad mums arī atbildībā ir 53 hidropostiņi pa visu Latviju, kas ir izvietoti, no kuriem mēs arī iegūstam rezultātus par ūdens līmeņiem, analizējam un arī dalamies ar to informāciju sadarbību. Mums ir Latvijas Biozinātņu tehnoloģijas universitāte. Un kopumā, pēc kopējā, kas mums ir atbildībā, mums ir kopā 40 polderu sūkņu stacijas, aizsargdambi ir 435 km garumā, valsts nozīmes ūdens notekas ir 14,000 km garumā, tad arī liela diametra kolektora, dziļā drenāža vairāk ir pie Rīgas Kesas, hidromezgla regulātora un dažādas citas lietas. Tad, jāsaka, diemžēl, kad no tā visa ar valsts finansējumu uzturēšanā mēs varam tikai paveikt aptuveni 10%, kas saistīta ar uzturēšanu. Mūsu galvenie divi finansēšanas avoti, tas ir valsts budžets finansējums un otrs finansējums ir Eiropas Savienības finansējums, tie ir investīciju projekti, dažādi lauksaimniecības fonds, Eiropas reģionālais attīstības fonds, atveseļošanas noturības mehānismus un arī vēl citi. Tātad no uzturēšanas Lubānas ezera aizsargdambju uzturēšanas darbi. Lubānas ezers mums ir viens no lielākiem objektiem
saistībā ar meliorāciju ūdens regulēšanu tiek regulēts ar 2 slūžām. Ūdeņi tiek novadīti, tad arī tur dažādas intereses saskarās, gan putnu mīļi, zivļu mīļi un tam līdzīgi. Tā kā, jāsaka, 17. gadā pēc ilgstošām lietavām bija diezgan lieli draudi Ziemeļdambi pārošanām, bet pateicoties operatīvai rīcībai, tas viss tika novērsts. Tātad arī Paudieru sūkņu stacija aizsargdambi uzturēšana. Ik gadu veicam ūdens noteku uzturēšanas, tur aptuveni 3000 km garumā. Un hidrometriskie posteņi pa Latviju izvietoti 53 gabali, ar kuru palīdzību mēs redzam arī ūdens svārstības. Kā es teicu, arī meliorācijas kadastra sistēmas uzturēšana, meliorācija.lv, regulāri tiek atjaunot, papildināt. Tāpat arī priekš lauka atbalsta dienas tiek gatavotas kartes platību maksājumiem. Un otrs finansēšanas avots mums ir Eiropas investīcijas projekti no dažādiem fondiem. Viens no tiem ir lauksaimniecības fonds. Vēl uz doto brīdi ir pieejams iepriekšā gada perioda lauksaimniecības fonds, bet jau šīs dienās mēs esam parakstījuši jaunā plānošanas periodu 23-27 un būs pieejami 32 miljoni eiro. Tas valsts nozīmes ūdens notika atjaunošanai. Eiropas reģionālais attīstības fonds ir noslēdzies. Pagājušajā gadā veiksmīgi esam noslēguši. 1. decembris bija pēdējais termiņš, kad bija jāpabeidz arī projektu, un mēs veiksmīgi ar to visu esam izdarījuši. Visi projekti realizēti un nodot eksploatācijā. Tā kā no Eiropas Savienības nekāda uzrēķina nebija un viss veiksmīgi. Tāpat esam partneri Live Good Water IP programmā, vidē draudzīgā meliorācija. Un uz doto brīdi arī aktīvi notiek darbs pie atvesļošanas fonda. Investīciju projektiem kopumā mums ir 21 projekts, 8 sūkņu stacijas, 12 dami un 2 patamālās upes atjaunošana. Tātad no ERAFA, ko mēs esam izdarījuši no ERAFA, kopumā 223 km atjaunotas valsts nozīmes ūdens notekas. Attēlos ir redzama Iecavas upe, Iecava ozolnieki bija ļoti aizaugusi. Kritalas sakrituši gulti, nosprostot ūdens praktiski negāja caur ozolniekiem un bija dabīgi atradis ar Velna grāvi. Kreisā attēlā varam redzēt dabīgi, viņš jau bija aizgājis pa Velna grāvu uz lielu pīsāko ceļu, bija atradis. Tad arī tika uzbūvēta hidrobūve. Viņi var nosaukt arī hidrobūvi, jo viņi nav tikai tas uzbērums, viņš ir slieksnis rievsienām, kas regulē to ūdens līmeni, un upe ir atgriezusies savā dabīgā tecējumā un iet caur ozolniekiem. Pārbūvētas 11 Paudieru sūkņu stacijas ar moderniem sūkņiem, energoefektīviem. Un tāpat tās no ERAFA ir atjaunot aizsargdami 41 km garumā. Tā skaitā arī Rīgas aizsargbūves Ikšķile. Tāds interesants projekts atjaunots arī Gaujas Daugavas kanāls, savienot Gauju ar Baltazaru. Ja tas vairāk tā nebūtu saistīts ar plūdu novēršanas riskiem, jo viņu nevar izmantot ūdens novadīšanu, Gaujas ūdens novadīšanu par šo kanālu uz Baltazaru, bet tas vairāk bija saistībā ar iedzīvotāju. Vēsturisks arī tur tika pludināti koki pagājušā gadsimtā, un viss bija aizaudzis, un ļoti tāda arī nevidē labvēlīga vide bija izveidojusies šī kanālā, bet tagad viņš ir ļoti iecienīts, tiek veidotas pastaigu takas un sakopta arī vide Ādažos. Atjaunota mazā Rēzeknītes zemteka, ļoti sarežģīts inženiertehnisks projekts. Kreisā pusē apakšējais attēls varam redzēt, kad viena upe tek zem otras, un tika atjaunota tā zemteka ar ūdens līdējiem, tad tika likta iekšā jauna caurteka un pildīta starpsienas ar speciālu betonu maisījumu. Un tā kā tas bija ļoti sarežģīts un arī diezgan mums gari gāja un dažādi sarežģījumi bija šie projekti realizācijā. Tad no lauksaimniecības fonda pagājušā periodā jau ir 137 valsts nozīmes ūdens notekas ir atjaunotas kopgarumā aptuveni 1200 km. Bet vēl uz doto brīdi arī notiek jaunajā periodā ir paredzēts, ir apzināti projekti, parakstīts jau līgums ar Zemkopības ministriju un lauka atbalsta dienas, tā kā ir uzsākt jau pirmie darbi, projektēšanas, bet saskaramies ar ļoti lielu
ar ļoti lielu birokrātiju un arī ar vidas ierobežojumiem. Mēs saistībā arī pēc tiem plūdiem ir izveidota darba grupa. Saeimas priekšsēdētāji arī aktīvi ir iesaistījusies. Mēs darba grupā mēģinām risināt dažādas atvieglojumus, lai nebūtu jāsaņem dažādi vidas ekspertu atzinumi priekš atjaunošanas, jo tās visas ir mākslīgi cilvēku radītas meliorācijas būvs. Bet tas vēl viss ir priekšā. Uz doto brīdi, pieņemsim, lai kaut ko varētu sākt darīt, zīvu ekspertu vairs nevar nodrošināt, jo zīvu eksperti līdz jūnijam vairs neveic savus atzinumus. Tātad no atveseļošanas, kā es teicu, 8 polderu sūkņu stacijas pārbūvēsim pilnībā ar jauniem sūkņiem. Paredzēts arī atjaunot polderu aizsargdambis un paredzēts atjaunot Potomālu upju regulētos posmus. 2. Mērāna kanāls un Bārta. Tātad Life Good Water IP programmā arī esam vieni no partneriem. Vidē draudzīgā meliorācija ierīkojam dažādus vidē draudzīgus elementus. Šeit vairāk bija balstīts uz zivinārstu vietām, straujteci, akmeņi izvietoti. Arī ļoti interesanti bija upes krastos atradās govi ferma, un govs regulāri šķērsoja šo upīti, un ļoti liels pieduļķojums bija, un tā kā tika izveidota arī tāda pārēja. Viņu procesa gaitā tika pārtaisīta, jo govs sākumā par lielu frakcijas akmeņiem negribēja tā īpaši staigāt. Tas tika mainīts un dažādi risinājumi piemeklēt. Tad arī apaugums netiek novākts pilnībā, atstāts aizainojums nārsta vietām, lai ūdens neuzsiltu arī tik strauji un būtu labvēlīgāk zivīm. Kā jau dažādi vidē draudzīgie risinājumi tiek izmantot. Arī sedimentācijas basēni, hidromorfoloģiskajiem pārveidojumiem, tad mitrāji tiek ierīkoti. Pa mitrājiem īstenībā ir jāmeklē risinājums, jo kaut kādi jādomā par kaut kādiem kompensācijas maksājumiem, bet pieņemsim platību maksājumiem varbūt kādi atvieglojumi, jo saistībā ar to tiek izmantot arī lielāka lauksaimnieka zeme un nelabprāt cilvēki piekrīt šiem basēniem, bet šie pilota projekti parāda, ka tas viss darbojās un tālāk ar analīzēm mēs skatīsimies, kādi ir tie ūdens uzlabošanās procesi. Te vēl piemērs no sedimentācijas basēna. Tad nedaudz pieskāršos arī 28. jūlija vētras un intensīvām lietavām, kā rezultātā Lielupes, daļēji arī Daugavas basēna upēs ieplūda liels ūdens daudzums. Strauji cēlās ūdens līmenis, un polderu teritorijās arī ieplūda ūdens. Kopumā mums pastiprinātā režīmā strādāja 20 polderu sūkņu stacijas ar 43 sūkņiem. Saistībā tieši ar Zemgali, Lielupes polderiem, tad pirmās 3 dienas mums nebija, 2,5 dienas nebija pieejama elektrība jaudīgākai sūkņu stacijai, Vecbērzes sūkņu stacijai, un tas, kas arī diezgan radīja lielu šķēršus ūdens atsūknēšanai. Kam es vēl gribu pieskārties, Platonas upe 23. gadā mums bija atjaunošanas projekts, veiksmīgi mēs viņu atjaunojām, un tā izskatās pavasara palu laikā, kad upe diezgan liels aplūstošās teritorijas bija, un pēc atjaunošanas mēs šeit redzam no hidrometriskiem posteņiem, ka 28. jūlijā pēc intensīvām lietuvām ļoti strauji cēlās ūdens līmenis, un tiklīdz beidzās lietuvas arī ūdens līmenis strauji cēlās. Un tas bija novērojams visās pie Jelgavas upēs, tāpatās tas bija Riecavas upē, Auces upē, bet, diemžēl, vienīgā upe, Svētas upe, kas ir dabīga upe, kurā nekad nav bijusi atjaunošanas darbi, ūdens līmenis, kā uzcēlās augsts. Tas šeit arī viņš vairāk kā nedēļu stāvēja, un arī pēc mēneša vēl nebija novadīts, un bija diezgan liels aplūstošās teritorijas, kas radīja pilsētā, bija aplūstoši arī koplietošanas, pašvaldības meliorācijas sistēmas bija aplūstoši, un ilgstoši ūdens stāvēja pļavās, un arī iedzīvotāji jaunie māju rajoni bija aplūduši. Tas īsumā par aktuāliem darbiem un nedaudz arī nākotnē. Jā, paldies. Paldies Mārim. Zemkopības ministrijas nekustamo īpašumu valdes priekšsēdētājs. Jautājumi no zāles. Vai ir kādi jautājumi no zāles Mārim? Jā.
Sveiki, jūs teicāt, ka jūs uztarat meliorācijas kadastru. Jautājums. Platība, par kuru jūs neesat izsnieguši tehniskos noteikumus, piemēram, apmežošanai, dīķu rakšanai, ezeru rakšanai, jebkādai iznīcināšanai meliorācijas sistēmu. Par tām platībām, kur šādi noteikumi nav izsniegti, viņi ir uzskatāma kā meliorācijas likuma subjekts, jeb objekts, jeb kaut kā cita. Visur tur, kur iekšā ir meliorācijas sistēmas, par tiem visiem mums ir jāiesniedz tehniskie noteikumi. Ja lauksaimniecības zemju apmežošana un tur ir meliorācijas sistēmas, tad ir obligāti jābūt tehniskiem noteikumiem. Ja tad man ir jautājums, kāpēc Zemkopības ministrijas nekustami īpašumi atbalsta vai, piemēram, neaizsargā to lauksaimniecības meliorēto zemes platību vai pat, teiksim, atbalsta viņu apmežošanu? Es sapratu jautājumu, bet, diemžēl, Zemkopības ministrijas nekustamā īpašuma tā ar politiku nenodarbojas, tas ir Zemkopības ministrijas kompetence. Un labi meliorētas lauksaimniecības zemes es arī atbalstu, ka nebūtu jāapmežo. Nu jā, bet saprotiet, pa 25-30 gadiem lauksaimniecības meliorētās zemes platības zina, cik ir apmežotas? Jā, bez tehniskajiem noteikumiem. Bez tehniskajiem noteikumiem. Jā, bet jūs esat Zemkopības ministrijas paspārni, tāpat kā meža departaments. Viena iestāde, 2 departamenti. Jūs tur nevarat savā starpā vienoties? Mēs par to esam runājuši, arī šogad par to esam runājuši, bet es runāju par meliorētājiem zemēm. Tur, kur nav meliorētas zemes, mums tehniskie noteikums mēs neizdodam. Es arī runāju par meliorēto zemi, kas ir jūsu kadastrā meliorācijas. Tā problēma ir tajā, ka ir tā pati platība atrodas gan meža dienesta reģistrā kā meža zeme, un viņa atrodas arī jūsu reģistrā, meliorācijas kadastrā. Un par viņiem nav izdoti noteikumi. Tātad viņi ir pretiesiski apmežoti un iekļauti meža kadastrā. Un jūs to nevarat pa šiem gadiem novienoties, lai tas baddaks vienreiz beigtos. Ja es gribu saglābt to meliorāciju, man pieprasa 15 000 maksāt par atmežošanas kompensāciju. Saprotiet, kur ir problēma? Es nevaru saglābt to meliorāciju, jo tur kaut kur iepriekšējais pārpircējs ir uztaisījis inventarizāciju, tos krūmus nosaucis par mežu, jums pat nezinot. Meža dienas to iekļauj savā reģistrā, un man tagad ir jāveic atmežošanas procedūra, kas maksā Latgalē 15 000 par hektāru. Un es nevaru pie viņas neko darīt, nekādus rakšanas, kopšanas darbus, lai saglābtu pārējo, jo tur atrodas, teiksim, ieplakās melnzemes kolektori lielie, visādas akas, ja? Un tas viss ir nosaukts jau pa meža zemi un iekļauts jūsu kaimiņu departamenta uzturētajā reģistrā. Jūs zem vienas ministrijas nevarat saregulēt savā starpā attiecības. Pa šiem gadiem. Man ir jāiet un jāmaksā liela nauda, lai es glābtu uz to meliorācijas sistēmu. Labi, tas ir plašāks jautājums. Tur jāpaskatās, kāpēc nav izdoti tehniskie noteikumi vai nav pieprasīti tehniskie noteikumi. Nu, tā nedrīkstētu būt. Manā uzskatā tā... Kungi, kurš novads pagasts? Rēzekne, Preļi, Jā. Labi, konkrēti pēc sanāksmes mēs varam, es pierakstīšu kaut kāds konkrēts arī kadastrus, vai ko mēs paskatīsimies un sazināsimies. Mēs nopērkam zemi, meliorētas sistēma apakšā, visu mēs... Jā. Kungi, darām tā, jūs kadastra numurus aizsūtīsiet Staņislavam Škestram, kurš ir reģiona ministrijas nekustamā īpašuma vadītājs. Staņislavs Škesters atsūtīja šo informāciju Mārim. Iedzinošos paskatīsimies, mēs runāsim. Ministrs ir atvērts, šis jautājums ir atvērts par lauksaimniecības zeme apmežošanu. Skatīsimies, tā nedrīkstētu būt, ka var apmežot lauksaimniecības zemes bez tehnisko noteikumu saņemšanas. Tas nav pareizi. Nu, iespējams, kādreiz tā ir bijis, tā nevajadzētu turpināties. Nu, ko es varu pateikt? Jāskatās, es nevaru tēt atbildēt jums uz sitienu. Es gan varu atbildēt. Nu, lūdzu. Tehniskie noteikumi meža dienestam viņi ir automātiski jāizslēdz no meža reģistrā. Jo primāri tā lauksaimniecības zeme, kur vienkārši, lai nebūtu jāmaksā dubultais nodoklis, šie pārpircēji izmantoja, lai viņu šādā veidā caur saviem inventarizatoriem pārsauktu par meža zemi. Un viņi nemaksā dubulto nodokli. Tas ir ļoti elementāri. Jāslēdz ārā no meža reģistra, lai viņi maksā dubulto nodokli vai iznomā vai pārdot lauksaimniekam, kurš to sistēmu kopja. Nevis iznīcinā. Nosaucot meža audzēšanu, kas ir tā, tagad savu slinkumu sauc par meža audzēšanu. Kāda kļauka?
Mokošā suga blīgzna. Ir atsevišķas arī plantāciju meži, kuriem nav kurus var stādīt arī tāpat tās iekšā melorētās lauksaimniecības zemēs. Tā kā ir daudz ar dažādu problemātisku jautājumu. Jā. Daram tā, paldies kungiem pa jautājumiem, pa ierosinājumiem. Es domāju, Māra, noteikti tuvāko 2-3 nedēļu laikā mēs pastīsimies konkrētus gadījumus. Ja ar Staņislavu jūs esat runājuši, tad mums tā informācija jau ir piefiksēta. Jo skaidrs, vienmēr var atrast iemeslus, kāpēc to sistēmu norakstīt. Viņai nolietojums ir vecums, bet vai tas ir pamats viņu norakstīt? Bet, diemžēl, tajos gadījumos, kad kāds mēģina kaut ko norakstīt, vai ne? Galvenais, lai ūdens tek. Galvenais, jā. Labi, vēl jautājumi. Paldies kungiem, jā. Sveiciens Staņislavam Škesteram noteikti, jā? Lai viņš tur to procesu pieskat, jā? Vēl jautājumi? Jā, sakiet, lūdzu, vai ir kāds viedoklis jums, kur melorētās zemēs jaunā būvniecība notiek un tiek uzstādīts individuālās bioloģiskās attīrīšanas ietājas? Vai ir kaut kādas normas, cik tuvu līdz melorācijas sistēmām to var darīt? Ir no prakses, kā rīkoties. Pašvaldības kompetences jautājums, jo ir daudz, kur uzbūvēts melorētās pļavās ciemati un bojāts drenu sistēmas, bet par to atbild pašvaldības privāta īpašums. Tā īsti nav, kā jūs sakat. Jo pašvaldība vēršās pie jums. Mēs izdodam tehniskos noteikumus, kur, ja ir uz tās zemes melorētas sistēmas, tad atbilstoši tehniskie noteikumi, kas ir jāievēro. Jā, bet tas jautājums ir, vai arī griežoties pie jums, jūsu speciālistiem jāievēro kaut kādas normas, noteikumi, vai tādi pastāv vispār attiecībā no bioloģiskajām attīrīšanas ietārsēm, kas šobrīd ir individuālajām, kas ir ļoti populāras, teiksim, kaut vai attālums līdz melorācijas drenē. Jā, ir noteikumi. Jā. Jūs speciālisti īsti nemācēja pateikt, kad vērsāmies. Tāpēc, kas tie būtu pa noteikumiem? Nē, tie ir noteikti, cik metriem ir jābūt vienalga, ka tajā pašā apmežošanā, cik no kolektāru jābūt, cik, ja arī kaut ko būvēt, tāpat tās arī ir noteikumi. Varētu, varbūt, ja ne tagad vienkārši viņus nosaukt, kuri tie ir, lai mēs Es nevaru tagad no galvas jums nosaukt tos noteikumus, bet viņi vadās noteikti ne jau izdomā no zila gaisa. Nē, vienkārši es saprotu, ka nav tādu noteikumu. Tāpēc, skatīsimies. Ja būtu iespēja pie jums vismaz uzzināt, kur tad. Paldies. Varbūt daram tā pēc diskusijas, tad arī noteikti Māris pierakstīs jūsu kontaktus un tad arī sazināsies. Ja? Labi, paldies kungiem. Vēl jautājumi, komentāri, ierosinājumi? Kamēr pārējie domā, Māri, jautājums paliek iepriekšējā kārtībā. Ja lauksanieki redz, ka ir problēmas ar valsts nozīmes melorācijas sistēmām, tad rakstam sūdzības tev. Jā, mēs vienmēr esam atvērti, droši varat rakstīt. Mēs katru gadījumu izskatām individuāli un, ja nepieciešams gadījumā, arī braucam un konsultējam. Tā kā tas ir mūsu ikdienas darbs un to mēs arī darām. Bet kā saka, uz Rīgu rakstīt vai turpat? Nē, mums ir informatīvais e-pasts, visu lietvadībā tiek reģistrēti, katrs iesniegums un tiek izskatīts. Rakstīt pa vienam vai jo vairāk parakstu, jo labāk? Nē, tam nav nozīmes. Labi, Valdemāram jautājums. Labdien, man ir jautājums. Ir valsts notekām regulētie posmi un neregulētie. Ja ir tā, ka pilnīgi acīm redzam neregulētais posms ir kolhoza laikā rakts un pilnīgi taisns kā bulta, vai ir iespēja viņu dabūt par regulēto? Tas ir ļoti sarežģīti saistībā. Es domāju, ka tam vidas dabas pārvalde tas nebūs iespējams to saskaņot, jo mēs arī savos regulētos posmos jau vairs nevaram dabūt vidas tehniskos noteikumus, pat atsevišķos Bolupe, kuri jau tika izdoti un iedzīvotājiem bija saņemti ar iesniegumu, ka Bolupas upe ir jāatjauno, bet uzskatīja, saņemti labvēlīgi noteikumi, gājām jau visu procesu projektēšana, bet tika pārstrīdēts no dabas organizācijām un lēmums tika atcelts un mēs jau bijām ieguldījuši diezgan prāvas līdzekļus projektēšanā. Tā kā tas viss ir jāsaskaņo ar vidi un dabu. Es domāju, ka neiespējami. Labi, paldies Mārim. Vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es domāju, ka paldies, Māri. Jā, bija karsti, jūti. Tā tēma ir ļoti karsta, un tu vēl te esi tikai pirmais runātājs, bet esi iesildījis labi. Tas ir brīnišķīgi. Jā, paldies diskusijas dalībniekiem.